Sveiki visiem auto entuziastiem un tiem, kas vienkārši mīl automašīnas. Šodien mēs parunāsim par automobiļu kultūru Latvijā, par satikšanām, autoklubiem un aizrautību, kas vieno autobraucējus visā valstī. Pirmā nodaļa – automobiļu kultūras daudzveidība. Latvijas autokultūra ir ļoti dažāda. No klasisko auto kolekcionāriem līdz tūninga entuziastiem, no drifta braucējiem līdz stanca kultūrai, katram ir sava vieta un savs stils. Vieniem patīk saglabāt vēsturi, restaurējot vecus auto, citi savukārt eksperimentē ar mūsdienīgiem uzlabojumiem un dizainiem. Bet galvenais – visus vieno aizraušanās ar auto. Otrā nodaļa – autosatikšanas. Autosatikšanās jeb meetups ir neatņemama autokultūras sastāvdaļa. Latvijā tādas notiek regulāri Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, Valmierā un citviet. Populāri pasākumi ir Cars and Coffee, kur var sastapt dažādus auto īpašniekus un apspriest tehniku, kā arī lielākas tikšanās, kurās notiek auto šovi un sacensības. Drifta pasākumi, piemēram, Drift Masters un Riga Summer Race, piesaista tūkstošiem skatītāju un pierāda, ka autosports Latvijā ir ļoti populārs. Trešā nodaļa – autoklubi un kopienas. Daudzi auto entuziasti apvienojas klubos un kopienās, piemēram, BV entuziasti, IDM fani, stanca kultūras piekritēji un pat klasisko auto kolekcionāri. Šīs kopienas ne tikai organizē pasākumus, bet arī palīdz viena otrai, dalās ar zināšanām par remontiem, palīdz atrast retas detaļas un pat organizē labdarības pasākumus. Ceturtā nodaļa – kultūras ietekme uz ikdienas braukšanu. Autokultūra ne tikai veido kopienu, bet arī ietekmē ikdienas braukšanu. Cilvēki sāk vairāk rūpēties par saviem auto, izvēlas kvalitatīvākus ceļus un apzinās satiksmes drošību. Latvijas automobiļu kultūra turpina augt un attīstīties. Ja tev ir interese par auto un vēlme iepazīt līdzīgi domājošos cilvēkus, pievienojies kādam no auto pasākumiem vai kopienām.